Un jautājums ir, kā rūsē Toyota RAV4 4272. Ar vienu var sakot, nofilmēja video, ka meklēja darbinieks sev, tā kā palīgi. Un fonā Toyota RAV4, jaunā, modernā, hybrid. Un, vairāk ierakstīja parāda, kā rūsē šitā RAV4. Ir nofilmētas divas, man liekas, vai vairākas vecās RAV, iepriekšējie modeļi. Mūsu kanālā skaidrs, ka tās rūsē. Ko es gribu teikt par, tā kā atbildot vispārībā kopumā par visām šīm te modernajām 20. un uz augšu gadu modeļiem, automobīļiem. Tur ir tā, ka tie autoražotāji kaut kādā 2010. gadā vispārībā pārtrauca apakšā pārklāt ar jebkādiem pārklājumiem vispārībā. Izņēmums bija Škoda, tur kaut kāda Octavia, 18. šur tur bija uzpūsts. Dacia Duster ir diezgan labi, sevišķi 4x4 modelis šis tas uzpūsts. Šai mašīnai es varu pateikt tā, vietām ir uzpūsts pretskaņas tāds pārklājums. Tas, ko mēs pūšam, teiksim, uz sliekšņiem, tas gumijotais, ja, tā gumija, terasons. Līdzīgs, varbūt pat biezākā kārtā, bet panāc, Ralf, pasties. Teiksim, redzi, tādos, šitien apakšā bija uzpūsts, tad tās šūves ir aizsmērētas, kaut kur tur vietām, bet, piemēram, šeit, kur tas slieksnis, redzot, te plum, tur ir riktīgi pliks bleķis, tur nekā nav. Šitien kantīts sliekšņi gals un tāds, līdz ar to, te, teiksim, virs izpūtē, kur rūsē, tur nekā nav. Līdz ar to, tie mūsdienu ražotāji, faktiski visām šīm te mašīnām, ne šai konkrētajai, visām, viņi nedomā par to, ka kaut kādā Latvijā, tur kaut kur, kur 2 miljoni iedzīvotāji dzīvo vispārībā, tas ir 8% no tā, kas dzīvo kaut kādā Vācijas lielākajā pilsētā, saprot? Ka tur kaut kādu mega sāls maisījumu kaisīs uz ielām, un tās mašīnas pēc 10 gadiem visas būs caurumos, saprot? Tie ražotāji to nezina, viņiem tas neinteresē, pat ja interesētu, viņi neražot kaut kādus speciālos pārklājumus priekš Latvijas. Līdz ar to ārzemēs, vairumā ārzemju. Es nezinu, tas klimats ir vai stipri augstāks, un līdz ar to tur nelaikt visu laiku to zampu, vai stipri siltāks, pārsvarā stipri siltāks. Līdz ar to tur tā rūsēšana nav tik ļoti aktuāla problēma, tāpēc tie ražotāji necenšas tās mašīnas apstrādāt. Mēs šeit Latvijā atrodamies vienkārši tādos specifiskos apstākļos. Mums ir tā, ka visu laiku ir ap to nulli. Tā piesalst, tā atkūst, un ja mēs te diez pasargi nenoliesim to sals vai kaut kādu reaģentu šķītumu uz tā ceļa, tad mums būs tāds kailsals, kad vienā rītā degla viela nevis korķī stāvēs, bet viens otram pakaļā būs satriekušies, saprot? Tāpēc skaidrs, ka mums to sāli te vajag kaisīt. Es tagad nelobēju kaut kādu, tur pilsētvides dienestu, kaisiet sāli, kaisiet, mums būs šance. Mums tā šance tāpatās visu laiku ir, tā kā bez darba nesēžam, bet raidījums par to tie, kas gaida kaut kādus pretrūsas apstrādes no ražotāju, no jebkura, es nedomāju šeit tieši Toyota vai Lexus vai BMW vai Audi vai jebkas. Nav. Ir pretskaņas izolācijas vietām. Līdz ar to skaits, tev kaut kādu sliekšņi, tur zem plastmasiem vēl kaut kas, tas sarūsēs jebkurai mašīnai. Es saprotu, ka tā metāla kvalitāte varētu atšķirties, jo bija laiks, ka, teiksim, Mazda dikti rūsēja, kaut kā stipri vairāk kā pārējās mašīnas. Tad viņi solīja, ka tas vairs nebūs, viņi rūsēja arī tāpatās. Bet, Japāņi vispār rūsēja neskapēc vairāk, tāpēc domāju, ka viņiem tas metāls kaut kā atšķirās. Un, teiksim, kaut kādas cēlākās mašīnas, kā, pieņemsim, BMW 7. sērija, tur arī nekas nav aizsargāts pret to rūsu. Viņš rūsē bišķi mazāk. Ne tā, ka nerūsē. Vai pieņemsim kaut kāds Land Rover, Range Rover Sport, pieņemsim. Tas ir vispārībā tauts automobīls, kur šitā te plasmasa zem tās vispārībā bleķis vairs nebūs. Ja tev ir 2010. gada Range un pirks Latvijā, tad tev zem šitā plasmasa neņem viņu nost. Tur nav dzelža. Bleķis tur vairs nav. Tur ir tukšums. Tāpat, ja tu parausi te sliekšņu galu vaļā, tu viņu vairs apakaļ nevarēs pielikt, tur nebūs pie kā viņi iespraust, tur tev izbirs viss, saprot. Tā kā ir tā, ka Range'iem tas plānais bleķis, Japāņiem plānais, ne plānais, vienkārši, es domāju, viņš sastāvziņā pareizi kaut kāds, vienkārši. Viņš ir daudz plānāks, Japāņi. Jā, es saku, ne tas plānums, ne tas biezums, bet tieši tas sastāvs. Kā daudz? 0,3. Bet pajauk, cik šis ir? 0,6 un 0,8 kaut kādam smagākajam, es nezinu, Maybacham, bet šitam, kā sauc tos, Rolls-Royceam, ja? Rolls-Royceam vietām ir 1 mm.
Jā, labi, Rolls-Royce no alumīnija, tas būtu pofīgi, bet ne par to raidījums. Raidījums par to, ka atšķirās nevis tas, kā Ralfs ir iedomājis, ka dēļ biezuma tur kaut kas rūsē. Tur rūsē tāpēc, ka tas materiāls kaut kā atšķiras, bet par to vispār nav raidījums. Raidījums par to, ka jūs nesagaidīsiet kaut kādu mašīnu, kur es pateikšu, ka jā, un parādīšu, zinu, visa apakša nopūst ar grubuli vai ar to gumiju, tā kā otrajam golfam. Nu tā vairs nav, netais viņi tādas mašīnas vairāk, vienkārši netais. Un lai tev tā mašīna nebrauk tā kā grabuļkaste, viņi vietām, viņi droši vien kaut ko ir izrēķinājuši. Vietām, kur ir aktuālās vietas pret skaņu, tur viņi uzpūš. Nu, tas, protams, darbojas arī pret rūstenī konkrētajā kvadrātiņā, te 8x13 cm, un šitas kvadrātiņš. Tur nesarūsēs, bet blakus te sarūsēs. Ne, šitas autiņš nesarūsēs, droši vien 11 gadus, un droši vien arī 20 gadus viņš nesarūsēs. Mēs viņu visu apstrādājam, no ārpuses, no iekšpuses, visu nojaucam, tur viss būs čopka, gruntēts, viss puķīte. Bet jā, tā kā šito, nu, tur nav vērts baigi prasīt. Tie, kas saka, tur kaut kāds Audi nerūsē, Audi A6, C6, nezinu, C7. Nu kā, apsties, mūsu kanālā ir video, kur 10-12 gadu vecas mašīnas, viss paklapē un šitien kluk, un caurumtiņš. Viņš tur turās uz krāsas, nu, tā kā, nu, tas ir atbildēja par, kā rūsē Toyota. Nu, rūsē viņas, nu, visas viņas rūsē, lai viņi cik jauni būtu. Mēs 21. gada mašīnu sākam tīrīt, tur visās šuvēs, zem metinājuma punktiem, visur tur ir apakšā rūsa. Tranzīts gadu vecs tikko kā bija. Viss bija norūsējis. Nē, nu tā, tu skaties, viņam it kā ir krāsa tur apakšā. Sāc tīrīt, tā krāsa krīt nost, jo tā krāsa turas jau uz rūsas, uz plānas, bet uz rūsas. Nu tā, kaut kādā, es nezinu, tas tiem ražotājiem neinteresē tādas lietas kā pretrūsas apstrāde, jo viņi vienkārši to nezina. Nu, tas nezinu, nu, karoči, es ceru, ka man izdevās izskaidrot. Peace!